Parādīšu vienu interesantu marketinga rīku, manuprāt, ļoti efektīvu. Tāds neliels izpeldošs loks, kurš pazūd un ik pēc 10 sekundēm parādās ar uzrakstu, ka kāds kaut ko ir nopircis. Pēc būtības tas izpeldošais banerītis, lūk šis, tas ir lielisks instruments, lai pārdotu preci, jo cilvēku psiholoģija ir tā, ka, ja kāds kaut ko nopirka, man vajag arī uzzināt, ko viņš tur nopirka. Ja stāv rinda, tad parasti iet, kur ir rinda. Restorānā iet tur, kur ir cilvēki, uz tukšu restorānu neiet. Respektīvi ir interese. Un ar to mazo banerīti var pārdot preci, kuru vajag visātrāk pārdot. Pieņemsim, tur veikalā beidzās realizācijas termiņš, tad šeit ieliek šo te preci. Un parādīšu, kur to var ielikt. Pirmais solis ieejam precē, kuru gribam pārdot. Piemēram, produkti ir rediģēt, Josera, premium, tur kaut kāds. Un tad ir rediģēšanas režīmā. Teit ir saite augšā un saitē ir cipari. Saite kopumā sastāv bez cipariem, bet kaut kādā brīdī ir cipari. Tas ir preces ID. Un šito te vajag nokopēt. Un tad dodamies uz izskats, Theme Options, General. Šeit spiežam layouti. Ja nav uzspiests un skrulējam uz leju. Un lūk, ir šīs te preces. Viņi ir jāpievieno, liekam parasto komatu, kuru tekstā atstarpi un ielīmējam šo te preces numuru šeit. Tad te var atrasties prece, kuru vēlties visātāk pārdot, vai beidzas realizācijas termiņš, vai arī visizdevīgākais uzcenojums. Un tad liekam save. Un tad te ir arī aiz komata sarakstīti, kas nopirka. Tos laika gaitā var pamainīt. Un nosēvojam pēc tam. Tā, manuprāt, ļoti labs marketinga rīks. Administratoriem, protams, viņš apniks, jo visu laiku būs redzams, bet klientiem viņi tie vārdi rotēs un, manuprāt, ļoti vilinoši ir vēlme uzklikšķināt uz tāda, ko tad viņi nopirka pastēti. Čiks uzklikšķinam un principā nonākam pie tās pastēti.